SIA Toparh. Kopš pagājušā gada saimnieks Aivars Zvirbulis piedāvā jaunu pakalpojumu Dauguļos – smagās tehnikas autoservisu. Piesaistot lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu, realizēts projekts pasākumā atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, atjaunots angārs, kurā iespējams veikt dažāda veida smagās tehnikas ritošās daļas remontu, kā arī virpošanu, frēzēšanu un metināšanu. Viņš jau bija kā telps, kādreiz bija zāģēta iekšā, kā mums bija iekšā, bet tagad viņš ir tā uz to servisu pamati, uz ko deva naudu, tad viņš autoservisu izveida. Bija doma ar vati un vēlreiz ar metālu no iekšpuses, bet tad paņēmām putām un ļoti labi ir. Divi projekti ir, ekskavators ir un tas angārs ir. Mēs jau vairāk uz tieši tāds remonts ritošā daļa mašīna iedzauc, atved, piemēram, mašīnas, vai tā būtu pieka vai meža mašīna, kāda pieka, ritošās daļas tieši remonts, tur nomainām, tur bremzēšanas sistēmu, tur visu samainām, ko vajag, visas tādas buksītes un visu samainām, to mēs varam visu izdarīt šeit. SIA Toparh galvenā nozare ir mežstrādes pakalpojumu sniegšana. Ir visa nepieciešamā tehnika pilna mežstrādes cikla izveidei. Mežstrādē mašīna, izvedēja traktors forwarders un zāģēšana tie pakalpojums. Mežstrādē ir šofers, operators uzvedē traktoru, meistars un es pats. Tā kā iznākam 4 cilvēki. Un te mēs smagām mašīnām vēl riepas montējam un taisam. Šeit virpo un frēzē. Man jau bija tā virpošana, mēs paši jau visu taisījām. Tā viņš ir palicis mums mantojumā no pašiem sākumiem. Nezinu, kas apakšā. Īstenībā paņemot virs jau kārtu apakšā melnzeme. Tā visur ārā un vedām ārā no jauna iekšā. Tad vismaz zinu, ka tagad ir normāls grīdas iekšā. Jo bija tā, kad ielikām pacēlāju, uzbrauc mašīnu virsū un pacēlājs sabrok uz vecajā betonā. Pašlaik mēs spēlējam hokeju, mums ir hokeja klubs Buta un dejošana, deju kolektīvs Mūļi, vidējā paudze. Un tas 2 reizes nedēļā apmēram ir hokejs un 2 reizes nedēļā ir dejošana.